Būtībā mums informācijas laikmetā notiek cīņa par vispusīgu informāciju. Neko vairāk. Iedodiet tikai vispusīgu informāciju. Un lai cik dīvaini nebūtu, ja mēs tad iedziļamies, piemēram, tomātu sēklu sāgas jautājumā, kas nesen arī valsti pāršauts, vai ne? Arī cilvēki neko nesaka. Iedodiet pilnu informāciju par to, kas tajā sēklā ir, kas viņai ir. Un arvien biežāk šis no dažādu jomu speciālistiem arvien biežāk šis sauciens izskan. Iedodiet pilnu informāciju, iedodiet patiesu informāciju par to, kas notiek ar sievieti abortu laikā, kas tajā brīdī notiek ar bērnu, dodiet to informāciju. Un to ir tik jocīgi dzirdēt, jo mēs taču dzīvojam informācijas laikmetā. Un mums viņas nav šīs informācijas. Tas tiešām ir, arvien vairāk par to nāks aizdomāties, kāpēc tas tā notiek. Tas tā, laikam nākamā konference būs jātaisa par to, kāpēc mums ir vienpusīga informācija. Jā. Annai, tev ir vārds. Jā, man bija gods uzsākt šo tēmu, un es arī viņu pabeigšu, jo es jau tagad dzirdu, mēs te runājam, un šodien ļoti nopietni uzbrukam kontracepcijas jomai, un es jau tagad dzirdu, varbūt, ka cilvēki tā kā sarosās un saka, ko tad mums darīt? Ir arī finansiālā krīze, jā, un vai tad tiešām sievietei būtu katru gadu bērni jādzemdē? Nu, patiesībā ideālā variantā ja mēs tā kā par tādu mērķi liekam ģimeni, kas ir balstīta laulībā un atvērta dzīvībai, ja, un ja mēs runājam par ģimenes ekoloģiju, tad varbūt arī tas varētu būt mērķis, bet ko mums darīt tagad, kā mums mazināt šīs te kontracepcijas sekas. Un te mēs runājam par šo te dabisko ģimenes plānošanas jomu. Eva teica, kad ir vienpusīga informācija. Es teiktu, varbūt, ka šodien ir informācijas karš. Jā, tas ir tas būtiskākais, un tāpēc tam, kam varbūt vairāk naudas, un tas, kas vairāk spēj pakliegt, arī vairāk tiek sadzirdēts. Tur ir varbūt tā lielākā problēma. Tas, ko es gribu jums tā kā izstāstīt šobrīd nedaudz par tām dabīgām ģimenes plānošanas metodēm, tikai ieskatu, jo to nevar izstāstīt 10-15 minūtēs. Un tas mūsu konferences mērķis, pats pamata mērķis bija varbūt piedāvāt Pasaules veselības organizācijas ieteikumus dabīgās ģimenes plānošanas jomā, kas patiesībā Eiropā ļoti daudzās valstīs ir attīstīti, tepat blakus Lietuvā, viņiem to māca universitātē. Protams, arī tur notiek šie informācijas cīņa, arī tur notiek šis informācijas karš, un šīs divas informācijas plūsmas nopietni cīnās viena ar otru un nevar sadzīvot, bet mēs ģimenes ekoloģijas institūta pārstāvu patiesībā prasam nevis izslēgt no mūsu sabiedrības kontracepciju, ja, bet dot tiešām pilnīgi informāciju un iespēju cilvēkam izvēlēties, ko viņš grib. Vai viņš grib dzīvot veselu dzīvi, vai arī varbūt, ja viņam nav pacietības, varbūt, ka viņam ir cits dzīves ritms, varbūt, ka viņam negribas to temperatūru no rītiem mērīt, nu, tad viņš izvēlas kaut ko, bet viņš rēķinās ar tām sekām, ko tās kontracepcijas metodas viņam var nodarīt, zinot, kad ir arī alternatīva, ja. Nu, un tad Pasaules veselības organizācija šī ieteikuma bija jau 1987. gadā. Un uz tiem balstoties daudzas valsts to ieviesa, arī medicīnas izglītības sistēmā un arī vispār izglītības sistēmā, vispār izglītojošās skolās un daudz kur citur ir tā saka fakultatīvas programmas, ir iekļauts arī skolu programmās. Mēs skatāmies tātad tālāk. Šie Pasaules veselības organizācijas ieteikumi, ko tās lapiņas varēja dabūt arī tur sākumā katram, ja jūs vēl neesat paņēmuši, jūs varat viņus paņemt, balstās uz 3 varbūt tādiem punktiem, ja? Pirmie ir kopēji ieteikumi, kas pavisam vienkārši, un tas, kas tā kā aptver visu to tēmu, tas pats galvenais, ka auglības atpazīšanas metodēm vai dabīgai ģimenes plānošanas izplatībai būtu jābūt tieši tādai pašai kā citām ģimenes plānošanas metodēm. Es domāju, ka tas ir tikai un vienīgi godīgi. Ja mēs par to runājam, jo tā arī ir zinātniska joma, un es pēc tam drusciņu jums prezentēšu par to, kāda ir efektivitāte tam visam, bet diemžēl Latvijā vai tā informācija tiek ar nodomu kaut kādā veidā slēpta, vai arī vienkārši nav kaut kā līdz mums nonākusi, bet tālāk par kalendāro metodu, kas ir 1928. gads, mēs nezinu, kāpēc netiekam. Ja? Tātad dabīgā ģimenes plānošana parasti tiek uzskatīta tā kā Latvijā šādi.
Jā, tāds kaut kāds kvadrāts, jā, kur mēs ieliekam savus priekšstats par to, jā, maz efektīgi, nedara neregulāriem cikliem, tā tālāk un tā joprojām, jā. Tātad tie, kas to izstrādāja, tie ārsti un tie zinātnieki, acīm redzot, nav bijuši īsti gudri, jā, ja viņi nav ņēmuši vērā visas šīs sievietes īpatnības. Un tad no tā kvadrātiņa, kur mēs ieliekam to savus priekšstats, tad aug kaut kādas saknes, kas arī iesakņojās noteiktā sabiedrības daļā. Nu, es ļoti ceru, ka mēs kaut kādā veidā arī to priekšstatu lauzīsim. Ja. Kas tad īsti ir auglības atpazīšanas metoda vai dabīgā ģimenes plānošana? Tā ir auglības atpazīšanas metoda visā pasaulē izmanto pāri, kas izvēlas dabīgas un ekoloģiskas seksuālās attiecības. Un tāpēc es te runāju par ekoloģiju. Mēs runājam par ekoloģiskiem gurķiem un tomātiem, ja, bet īstenībā ekoloģija ir arī attiecībās un īpaši seksuālajās attiecībās. Auglības atpazīšanas metode palīdz apzināti un brīvi un saprātīgi regulēt laika intervāls starp bērnu piedzimšanu. Natālija teica par to, ka sieviete ir auglīga 3 līdz 7 dienām, gribu drusciņu labot, tā ir kopējā pāra auglība. Sieviete ir auglīga 12 stundas viena menstruālā cikla laikā. Ja, tie ir 4% salīdzinot ar 100% vīriešu auglību. Tātad iedomājieties, tikai 4% no visas savas dzīves sieviete ir auglīga. Ja? Un tagad padomāsim par to, cik daudz naudas tiek nopelnīts uz šiem nabaga 4%. Ja? Un tas ir, jā, es arī runāju par to, ka manā uzturē kontracepcija tā ir sievietes cieņas un identitātes graušana. Ja? Tā ir sievišķības graušana mūsdienu sociālā sabiedrībā. Jo reproduktīvai sistēmai īstenībā nav tikai dzīvības tādas fizioloģiskas funkcijas, tā ir arī sociāla funkcija, jo caur reproduktīvo jomu pasaulē ienāk jauns cilvēks, kas nav tikai mūsu privāta īpašums, mūsu ģimenes lieta, kas ir arī sabiedrības lieta, un ar to jomu mēs esam atbildīgi visas sabiedrības priekšā, nākamo paudžu priekšā, un tas tā kā mums būtu jāsargā, un šī informācija būtu jāiegūst. Drusciņi par auglības atpazīšanas metodas vēsturi. Tātad sākotnēji, protams, ka bija kalendārā vēsture, pagājušā gadsimta pats sākums. Tāpat kā citās medicīnas jomās, kaut kad ir sākums, pēc tam tas attīstās, bet kā visas citas arī zinātniskās jomas, arī šī joma šodien ir attīstījusies ļoti, ļoti nopietni un strauji. Eksistē ļoti daudz institūti, kas daudzās jomās, gan ģenētikā, endokrinoloģijā, psiholoģijā un ētikā, nepārtraukti tiek atklātas jaunas lietas, papildinātas un vispār izsakot tam visam līdzi, mums speciālistiem absolūti nemaz nav tik vienkārši. Pēc tam radās temperatūras metode, nu par to arī Latvijā tā kā drusku zina, ka to bazālo temperatūru no rītiem varētu mērīt, bet tā arī ir maza informatīva metode, kaut gan faktiski, ja pāris izvēlās tādus garākus atturības periodus un viņi var ar to samierināties, tad pēc šīs metodas arī var dzīvot. Un temperatūras un kalendārā metode, kas tika izmantot arī padomu laikavas, ka tas bija šis, kā lai saka, ģimenes plānošanas līdzeklis, un otrs bija aborts. Ja? Šīs metodas patiešām ir ārkārtīgi neefektīgas. Ja? Šodienas dabīgās ģimenes plānošanas vai auglības atpazīšanas es pat varbūt neteiktu metodas, bet es gribētu viņas nosaukt par zinātniskajām skolām, tāpēc, ka tās patiešām ir zinātniskās skolas. Es nestāstīšu varbūt tādas fizioloģiskas sīkas lietas, bet gribu teikt, ka eksistē 3 lielas, pat faktiski šeit mēs runājam par 4 lielām grupām, bet tā vairāk pievērst uzmanību es gribētu 2. Ir skolas, kas balstās tikai uz vienu simptomu, tā ir bilingas ovulācijas metode izstrādāta Austrālijā, un to izstrādāja ginekologi. 2 ginekologi šodien ļoti izplatīta. Dabīgās ģimenes plānošanas metode visā pasaulē sevišķi tiek pielietot pāriem ar pazeminātu auglību, ja, vai diagnozi neauglība. Tālāk ir Kreitona modeļa sistēma, kas ir absolūti unikāla sistēma, patentēta no Amerikas un ir pamatā tādai tehnoloģijai, kas ir ļoti nopietna alternatīva mākslīgai apaugļošanai, Natural Procreative Technologies.
un kur pavisam savādāk skata šo lietu, pavisam savādāk skatās uz neauglību. Kreitona modeļa sistēma ir diagnostiska metode, un es domāju, ka Latvijā pagaidām nav tādas iekārtas, kas varētu tik precīzi nodiagnosticēt sievietes organismu, kā tieši šis Kreitona modeļa sistēma. Ja? Tātad napru tehnoloģijas ir veiksmīga 80% veiksmi dabīgi ieņemtiem bērniem, pāriem, kuriem ir uzstādīt diagnozi neauglība. Ja? Jautājums, kurš par to šeit Latvijā zina. Tālāk ir pavisam tādas sīkas metodas, tās es pat nepieminēšu, kas ir balstīts tikai uz vienas simptomu, tās ir auglīgās gļotas. Tad ir balstīts uz vairākiem simptomiem, no kuriem viens ir šī zināmā temperatūra. Tā ir bazālās temperatūras metode, kas tiešām joprojām tiek izmantot, par to es jau teicu, un simptotermālās metodas skola, ko mēs pārstāvam šeit Latvijā, jau patiesībā Latvijā viņi ir ienākusi vairāk nekā pirms 10 gadiem, un tas ceļš uz kaut kādu atpazīstamību mums īstenībā ir ļoti grūts. Simptotermālai metodē ir 3 modifikācijas un ir 3 zinātniskie institūti, kas ar to nodarbojās, ir Anglijā, Vācijā un Amerikā, kur nepārtraukti tiek veikti jauni pētījumi un atklājumi, un tur drusciņi tā kā mainās tie noteikumi. Mēs šeit pārstāvam angļu skolu, kas ir ļoti konservatīva, un tieši varbūt Latvijas tādai skeptiski domājošai tautai vairāk piemērot, kas nekam neusticās un kuram vajag kaut ko ļoti, ļoti drošu. Nu, tad šī te angļu modifikācijas auglības atpazīšanas metode arī Pasaules veselības organizācijas ir atzīta, un pēc visiem pētījumiem ir efektīga 98–99%, kas ir pielīdzināma hormonālai orālai kontracepcijai, bet bez šiem te blakus efektiem, ko tā kontracepcija rada. Jā, par to es varbūt pat sīkāk nerunāšu, ja kādām pēc tam ir jautājumi par šīm metodēm, mēs varam individuāli parunāt. Ejam tālāk. Auglības atpazīšanas metodas efektivitātes. Te ir tā kā aizgājis viņš bišķiņ tālāk, ir tur arī tā bāze, no kurienes ir ņemti šie pētījumi, kad atturēšanās no tuvības ir 0%, un, protams, ka mēs varam izmantot arī tādu dabīgās ģimenes plānošanas metodi, bet par simptotermālajām metodēm, tad te ir tie 98–99% efektivitātes, tikai 2% varētu būt neplānot grūtniecību. Jums jāsaprot arī, ka neviena metoda nav 100% droša, ja nu vienīgi patiešām tikai atturēšanās no tuvības. Ja? Braucam tālāk. Te ir vēl 3 ļoti lielas datu bāzes, kur ir veikti pētījumi un izmērītie saucamie Perli indeksi. Perli indeksi ir tad, ja gadu laikā tiek pētītas 100 sievietes, kuras izmantojot vienu metodi, un cik procentos tad paliek ir šīs neplānotās grūtniecības. Nu, vidēji tad tas ir 0,3–0,5%, un tad vēl ir tāda lietotāja kļūda, jā, jo tā metode paredz tomēr lielu atbildību par to, kad es zinu, kad man ir auglīgās, neauglīgās dienas, tās ir noteikti noteikumi, cilvēks tos noteikumus pārkāpj, tad viņš, protams, arī reiķinās ar to, ka tā grūtniecība var iestāties. Līdz ar to te ir arī tāda lieta kā lietotāja kļūda. Tas nozīmē, es zinu noteikumus, bet es kaut kādu iemeslu dēļ, varbūt tāpēc, ka man šodien cits tāds labs garstāvoklis, esmu tos noteikumus pārkāpis un domāju, ka varbūt tomēr kaut kā. Ja? Jūs redzat, tie rādītāji būtībā ir tuvu nulē, un tie pētījumi ir veikti pavisam nedaudz. Protams, ļoti daudz internetā var atrast ļoti daudz pētījumus par dabīgām ģimenes plānošanām, par dažādām modifikācijām, dažādās valstīs, jo arī tā izvēle varbūt cilvēkiem, kas izvēlas tādu vai citādu dabīgās, ne dabīgās, bet vispār ģimenes plānošanas metodas ir dažādas. Tātad ir cilvēku temperaments, ir varbūt valsts, kurā viņš dzīvo, ir mentalitātes īpatnības, jā, ir ģimenes īpatnības, ģimenes tradīcija īpatnības, un no tā arī veidojās šīs te datu bāzes. Ejam tālāk. Un efektivitāte, nu tas arī ir... Metode ir efektīva gan pāriem, kas vēlas atlikt bērnu ieņemšanu, kā es jau tikko minēju, gan arī patiesībā pāriem, kas ilgstoši nevar ieņemt bērnu. Apmēram 80% pāru ar diagnozi neauglība apgūstot, vienkārši apgūstot. Un te atkal jūs redzat, cik ļoti spēcīgi strādā zināšanas, cik ļoti spēcīgi strādā informācija par savu reproduktīvo sistēmu, par savu veselību, par to, kā tas darbojas, par fizioloģiju. Un jāsaka godīgi, ka strādājot šajā jomā, es esmu pilnīgi pārliecinājusies, ka sievietes
gandrīz neko nezinu par savu ķermeni. Un efektivitāte nav atkarīga no ciklu regularitātes un var tikt izmantot dažādās situācijās, gan pēcdzemdībās, gan premenopauzes periodā, kā arī dažādu hormonālu disfunkciju gadījumā, jo viņa balstās nevis uz rēķināšanu kā kalendārā metoda, ka mēs kaut ko aprēķinam, tātad izrēķināsim, kad tā ovulācija ir, bet šeit tas viss balstās uz simptomātisku novērošanu, un mūsu ķermenis un organisms ļoti bieži saka priekšā, kas tad īsti ar mums notiek, ne tikai atklājot, kuras dienas ir auglīgas un neauglīgas, bet arī patiesībā diagnostiski parādot, kādas var būt problēmas un noķerot viņas daudz ātrāk, nevis tad, kad jau tā problēma ir kļuvusi akūta. Ja? Tālāk mēs atkal skatāmies Pasaules veselības organizācijas ieteikumus, un nākamā lieta ir apmācība vai izglītība, un te būtu varbūt tāda konkrēta ieteikuma, ko mēs gribētu iekļaut arī rezolūcijā, kad vajadzētu visus materiālus un literatūras par auglības atpazīšanas metodu ļoti daudz materiālus iztulkot vietējā latviešu valodā. Ja? Es domāju, tiešām paņemiet, izlasiet, man nav daudz laika šobrīd vairs jums to stāstīt, un tas atkal būtu tā kā normāli, tāpat arī vajadzētu auglības atpazīšanas metodē valsts līmenī saņem finansiālu un tehnisku palīdzību, kas varbūt varētu būt kaut vai tā pati šīs metodas izplatība. Tas būtu tikai godīgi, jo cilvēkam ir jāsaņem pilna informācija. Un auglības atpazīšanas metodas apmācībai ir jābūt iekļautai, mēs jau to dzirdējām iepriekšējā prezentācijā, visās programmās, kas saistīts ar veselību un audzināšanu, darbam ar jauniešiem ir īpaši, un veselības aizsardzības iestāžu darbiniekiem. Un ekspertiem būtu jāpiedalās minēto programmu izstrādē un ieviešanā. Ja? Ne tikai tiem, kas pārstāv kontracepcijas biznesu, bet arī šīs jomas ekspertiem būtu jāpiedalās, jo mēs arī bieži vien saucam, mums tas nosaukums ir auglības atpazīšanas metodas skolotāji. Mēs neārstējam, mēs neuzņemamies atbildību, mēs mācam cilvēkiem, tas ir domāšanas veids, mēs mācam cilvēkiem, kā pareizi pieņemt pareizo lēmumu, izejot no viņa tāda veselības stāvokļa, viņa vēlmēm, viņa nākotnes plāniem. Braucam tālāk. Te ir joprojām tā kā par izglītību mēs runājam, tāpat arī mācu un bērnu aizsardzības jomā vajadzētu ieviest šīs programmas un informēt veselības aizsardzības darbinieks par visiem jaunākajiem sasniegumiem. Tā ir joma, kur tie sasniegumi tiek atklāti katru dienu, tāpat kā jebkurā medicīnas nozarē, ja, medicīna ir visvairāk, visstraujāk attīstošā nozare, un šī zinātniskā nozara nav izņēmums. Ja, tur notiek visu laiku kaut kāds pārmaiņas, un to jau parāda arī tas, ka Latvijā zināma viena ir kalendārā metoda, bet īstenībā te ir ļoti nopietna zinātniskā skolas, kur strādā daudz speciālisti. Un trešais arī tajos ieteikumos ir pētījumi. Ja? Es viņus nelasīšu, jūs viņus izlasīsiet paši, bet te ir tā kā ieteikumi veikt ļoti interesants pētījums. Pētījumi parasti ir tādas bāzes moments par to, vai mēs šeit varbūt varam vai nevaram ieviest, kāda ir mūsu, kas traucē, kas tā kā palīdz pieņemt lēmumus par vai pret dabīgo ģimenes plānošanu vai kādu citu plānošanas metodi. Un līdz ar to, kā es runāju ar vienu ginekoloģi, ka viņi teica, ka patiesībā statistikas pārvaldē ir jānodod tikai tas skaits, cik ir izvēlējušies hormonālo kontracepciju, cik ir izvēlējušies spirāles, bet neviens ginekologs nenodod statistikas pārvaldē datus, cik izvēlas dabīgo ģimenes plānošanu. Ja? Tas arī būtu viens no tādiem ļoti nopietniem ieteikumiem, kad mums vajadzētu statistiku, mums vajadzētu arī finansiāli atbalstu pētījumiem, jo arī tagad to darbu, ko mēs esam veikuši šogad garumā, varētu apkopot, ja vien mums tie resursi būtu. Skatāmies tālāk, te atkal ir pa pētījumiem, es viņus varbūt nelasīšu, jo laika nav. Ja, un es domāju, ka bišķiņ tā kvadrāta sakne jums tāda skaidrāka ir kļuvusi. Paldies par jūsu pacietību un paldies par uzmanību. Es domāju, ka mēs varam pāriet pie diskusijām. Paldies, Annai. Tiešām pārsteidzoši daudz dažādu metožu, un droši vien tu varētu vēl ilgi un stāstīt par katru no tām.
Ko, lai saka, tas tiešām ir pārsteigums, un ja es katrs no šīs metodas būtu tikpat daudz naudas, cik es kontracepcijas biznesa, tad mēs droši vien par viņām dzirdētu daudz un dikti, vai ne? Tā, Natālija tagad uzliks foniņu, un tad mēs varam pāriet pie diskusijām. Ir jau varbūt kādi jautājumi, jau kādiem konkrētiem cilvēkiem sagatavot. Jā, lūdzu. Es skatījos pirmo daļu šai konferencē, un tad es atnācu šo konferenci koordinēt. Ir tā, ka no sākuma Annas kundze stāstīja par šo te pirmo māju bērniņu, ja, sievieti. Godīgi sakot, man Latvijā pašlaik, es nestādījos priekšā individuāli praktizēju šķiris milbeni. Man Latvijā pašlaik uztrauc viena lieta, par kuru visu laiku medijos tiek tas pasniegts kā ļoti liels sasniegums, ka mums ir atvērta kārtējā glābēja silīte. Mums ir ielikts kārtējais bērniņš šajā te glābēja silītē. Un par šo te kontracepciju, jeb par tām sekām, šīs konferences ietvaros man radās iespējas, ka mēs to kontracepciju jau esam noveduši līdz tam, ka mums jau ir, mēs jau šīs te sekas padarām par pašsaprotamām, ka mums ir nevēlami bērni, ka mums ir silītes, ja? Un nepavisam nevienā mirklī nerunā par to, ka tā sieviete, kas ir ielikusi šo bērni silītē, viņa šos 9 mēnešus viņa ir iznēsājusi. Jautājums ir, kāds ir bijis viņas psiholoģiskais stāvoklis, kāda ir bijusi viņas, kādā stresā viņa ir dzīvojusi, ko viņa ir ēdusi, kā tas bērniņš patiesībā, cik vesels ir šis auglis, gala beigās, kurš ir ielikts. Un kā šī sieviete pēc tam pārdzīvo, ka viņa ir pametuši šo bērnu, būsim godīgi, pametusi valsts varā. Bet atkal jau par valsts varu, ja mēs runājam par viņas atbildību, mēs jau atkal nevaram novērsties no tā, kāda vispār ir sabiedrība palikusi. Mēs atkal dzirdam, ka mums aprūpes namos mirst bērni, mirst cilvēki, sapūst dzīvi. Un pie tās atbildības, ja mēs tā skatāmies, tad cik mēs daudz ikdienā nepējam garām tām situācijām. Vakardien saskāros tieši ar vienu lietu braucu no darba, no Rīgas ar mašīnu, un pa Jūrmalas šoseju malā gāja sieviete, jauna meitene. Ārā gāza lietus ritīgs, un viņa gāja vienā krūšturī un biksēs. Protams, pirmais, kas man ienāk prātā, ir tas, ka cilvēks iespējams grib vienkārši paieties, ejot no Piņķiem līdz Jūrmalai, ja, pa šo ceļu. Bet tad tā kā man vienkārši nebija laika apstāties tiešām, es ņēmu un piezvanīju policijai. Un teicu, staigā sieviete vienā krūšturī, ārā nav tik augsts, pareizāk sakot, nav tik silts, lai varētu baudīt lietu, ja, teiksim tā. Bet, protams, es apzinos tās, ka ir iespējams, ka viņai varbūt cilvēkam ir pēkšņi noticis nervu sabrukums, un viņš nesaprot, kur viņš iet, ko viņš dara. Varbūt viņš ir tikko kā tā sieviete pārcietusi seksuālu vardarbību iespējams. Ja? Šīs te problēmas ļoti daudz, bet tāpat laikā, protams, pabrauc garām ļoti daudz šīs te mašīnas. Atzīstos vainīgi arī, ja es neapstājos, bet cik es varēju piezvanīt. Bet par to kontracepciju un par tām glābēju silītēm runājot, vai tomēr šis te finansiālais projekts, kas ir patiesībā ļoti labs bizness tiem, kas ir uztaisījuši šo te glābēju silīti, vai kā to skatās no ģimenes plānošanas viedokļa speciālisti, kas šeit ir bijuši, vai mums nevajadzētu to vērst tādā plašākā diskusijā, cik tas ir pareizi, jo jau šo 2 gadu laikā ir atstāti, kā es saprotu, 15 bērni. Tāpat laikā mums saka, ka tad šos bērnus nepametīs miskastēs, ja? vai neapraks. Būsim godīgi, policija un valsts iestādes nav devusi statistiku, cik ir šie te bērni atrasti konteineros. Un tāpat laikā mums saka, ka sievietes var atstāt šos bērnus anonīmi. Jautājums ir, vai ir normāli, ka sieviete anonīmi 9 mēnešus nav nevienam redzama? 9 mēneši tie ir. Sieviete nedzīvo viena, mēs neesam viens kā pirmie sabiedrībā.
Ja? Taču redz, ka tā ir grūtniece. Nu labi, es nerunāju par fiziskām aprisēm, ka to var nepamanīt. Ja? Ir tādi gadījumi, bet nu, ja mēs esam godīgi, tad vai patiesībā tā nav vienaldzība, kas tiek veicināta? Un kā mēs to varam novērst? Es kā jurists praktizējuši, es redzu, ka anonīms cilvēks palikt nevar. Šī sieviete nav anonīma. Ja mēs gribam, mēs viņu varam atrast. Varbūt, ja mēs viņu atrodam ātrāk, mēs varam jau laicīgi šo te bērniņu, šo te augli jau izveidot veselīgāk, nodrošināt šai sievietei visu iespējamo, kas ir vajadzīgs. Un varbūt jau laicīgi mēs varētu arī atrast ģimeni tam bērniņa. Nevis pēc tam steigā mēnešu laikā šo te bērnu no Svilītes nodot adopcijai. Varbūt to var darīt tiešām domājot par bērnu tiesībām, kas tomēr ir prioritārs par visām citām tiesībām. Paldies jums! Jā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums.